Sveicināti virtuves sarunās. Šodien mēs esam pamainījuši formātu. Atrodamies nevis mājas bibliotekā, kas izliekas par virtuvi un lēnām nedzeram tēju. Mēs atrodamies Ogres muzeja neatkarības ekspozīcijas ēkā. Un šeit mūs laipni sagaida muzeja direktors, gleznotājs Jānis Ziņģītis. Un šodien mums ir plānā izrunāt 3 tematus. Tātad pirmkārtām ir leģionāru piemiņas diena. Tam par godu Ogrē ir uzstādīts vairodziņš leģionāru. Tad parunāsim arī par krievu kropļiem paralimpiskajās spēlēs, vispār par kultūru, par sportu, ir vai nav tam saistība ar politiku, un, protams, muzeja aktualitātes visas apspriedīsim. Ir pagājis, laikam, gads un 3 mēneši, kopš esat amatā. Es amatā esmu kopš bišķi vairāk, labi, gads un 4. Mēneši, jā. Kas jūs par šito laiku visvairāk ir pārsteidzis? Man salīdzinot ar iepriekšējo dzīves posmu, man ir pārsteidzis tas, cik ātri Ogrē var noorganizēt lietas un cik ātri notiek procesi. Kad kaut kas tiek izlemts, tad daudz ātrāk nekā Rīgā šeit viss notiek. Tātad tā efektivitāte ir daudz augstāka. Jā, bet mēs esam tieši šajā ekspozīcijas mājā, un viņi bija saistīti ar lieliem skandāliem. Viņi bija saistīti gan ar tiem pakāpieniem, kas ir uztaisīti no Krievu tām okupēkļu paliekām, sazāģētie pakāpieni, gan arī 3. stāvā tur ir tas okupantu formas tērps, kas vienkārši uzspridzināja tur visu Krievijas mēdījus, tur Zahārovu, tur vālēja vaļā. Man personīgi likās visšausmīgākais tas, ka Latvijas valsts sabiedriskais mēdījis arī tur pieslēdzās klāt un stāstīja jums, kā nevajag darīt. Kas tur īsti notika? Pastāstīt. Mums 3. stāvā ir ekskursija gida pavadībā nosaukums Mēs vai viņi, kurā mēs esam izlikuši Krievijas kara liecības, Krievijas uzsāktā kara Ukrainā liecības, kuras mums ir uz laiku iedevis Ukrainas fonds Dobroģija. Tur ir gan droni, gan formas tērpi, gan ukraiņu apbalvojumi, dotie mums apbalvojumi, gan ukraiņu kaujas vienību karogi, gan arī sadaļa par Krievijas propagandu, par to, kā Krievijas propaganda apstrādā savus pilsoņus, savus iedzīvotājus, lai viņi uzskatītu, ka visā pasaule, kas ir ārpus Krievijas, ir fašisti un ka viņi ir jānogalina. Bet kāpēc šajā gadījumā tur mūs uzskatīja par fašistiem? Es domāju, tas bija tāds mazliet nepareizi saprast komunikācija, jo tur gāja runa par vienu konkrēto formas tērpu, kuru Ukrainas fonds nodeva mūsu cilvēkiem, kad viņi atradās palīdzības braucienā Ukrainā, un vienkārši šis formas tērps tika vests uz Latviju un esot smirdējis, bet pēc kā un no kā un kāpēc, neviens nezina. Ja? Netīrs bija. Un tas ir arī viss. Un kāds to bija pārinterpretējis, ka tas ir novilkts mirušam karavīram. Kādam viņš tāpatās ir novilkts un kāda starpība, jo man liekas, ir tā, ebreju muzeja visā pasaulē ir. Un ebreju muzejā arī ļoti bieži var redzēt nogalināto ebreju drēbes. Tas ir jautājums, mēs vai viņi. Viens dzīvo, viens mirst. Jautājums, es domāju, ir par to, kā mēs uz to paskatāmies šeit Latvijā. Kāpēc mēs tik ļoti pēkšņi sākam kliegt par kaut kādu Ženēvas konvenciju, ka mēs esam, ka Latvijas iestāde, Ogres muzejs ir rīkojies pretēji kaut kādām konvencijām, kas regulē kara darbību. Lai gan, kā mēs zinām, ka Krievija kara darbību Ukrainā nav uzsākusi, viņi nav karavīri, tie ir speciālās militārās operācijas dalībnieki, tātad viņi tur atrodas nelikumīgi, viņi laupa, viņi slepkavo, viņi ir bandīti, ja, un kāda tur uz viņiem Ženēvas konvencija varētu attiekties. Bet tās izstādes dēļ es saprotu, ka muzejām ir kaut kādas problēmas, sarežģījumi. Muzejām ir jāsniedz papildus paskaidrojumi iestādēm. Neiedziļināšos detaļās, bet mēs ļoti
arī viņus atspēkojam kaut kādas pārmetumus. Un tiem, kam interesē, mēs esam snieguši paskaidrojumus. Un es domāju, ka ar to arī tas beigsies. Ogres novada doma dabūja sniegt paskaidrojumus arī par to leģionāru vairodziņu. Apakšā ir mūsu neatkarības tā ekspozīcija. Kā jūs viņu saucat? Ir ekspozīcija Brīvības ceļš, kurā ir viena leģionāriem veltīta arī sadaļa, jo leģionāri bija daļa no Latvijas arī cīņas pret okupantiem. Jā, bet es saprotu, ka tur Januma formas tērpam mazu vairodziņu neatļāva uzlikt uz pleca, neatļāva uzlikt apakšā, blakus skulptūrai. Un tagad tas vairodziņš stilizēts un ļoti liels ir ogrē izlikts centrālajā rotācijas aplī. Jā, tā tas arī ir. Jā. Tas ir arī tāds diezgan skaļš manifests šodien, 16. martā. Jā, tas ir manifests, un es nezinu, droši vien tas ir tāds jautājums, uz kurā informatīvajā telpā mēs dzīvojam, kuras karojošās puses informatīvajā telpā mēs vēlamies uzturēties. Tā jāsaka. Jo leģionāru plecu uzšuves mums ir vairākas šī muzeja ekspozīcijā, jo katrai Latvijas leģiona apakšvienībai viņas bija nedaudz savādākas. Viņām nebija tāda oficiāla reglamentējuma, kādām viņām ir jābūt. Tās vienkārši latviešu puiši, karavīri šūp pie savām formstērpu piedurknēm, lai parādītu, ka viņi nav vācieši, ka viņi nav nekādi esesieši, ka viņi ir latvieši, kas cīnās par savas valsts neatkarību. Ar nepareizi sabiedroto, bet ar vienu ienaidnieku. Kāpēc, domāju, Valsts drošības dienests un kara muzejs saprot šos argumentus arī tā kā nepieņēma? Es nemāku interpretēt, es nezinu viņu pamatojumu. Nezinu, varbūt negribēja kādu pārāk raustīt aiz ūsām, kādu lielu kaķi aizkaitināt. Vai lāci. Lieki vai lāci, jā, raustīt lāci aiz ūsām negribēja, bet cik ilgi mēs baidīsimies. Es atceros, kad es biju mazs puika, jauns puika 80. gados, kad par sarkanā karoga nēsāšanu vai kaut ko līdzīgu apģērbu nēsāšanu, kur varēja interpretēt kā sarkana karoga tevi pasauca un varēja rasties ļoti nopietns. Vecākiem bija ļoti nopietns problēmas. Vecākiem bija. Brālis patiesībā maza replika. Mēs bijām no Daugavpils, un brālis arī tur acīm redzot, ar tēvu bija runājis, un skolā pie tā, tur visādi leņini tur salikti, un visādi tie komunisti nozīmīgi bija salikti, un viņš uzrakstīja, lai dzīvo Kārlis Ulmanis. Un viss bija korķi un laukā un vecākus uz skolu, un tur pa burtnīcām skatījās, salīdzināja rokrakstus, un beigās viņi atskaidroja, kurš tas bija. Tad kāda tad ir atšķirība? Ja tad mums lika, mūs mēģināja iebiedēt, lai mēs nenāsājam sarkanu karogu, tad šī zīmotne tieši ir sarkans karogs, viņš ar uzrakstu Latviju. Viss. Es domāju, varbūt arī latvieši tur bieži tā kā ļoti kautrīgi pret to attiecās. Varbūt tā ir tāda kaut kāda nesapratne. Viņi tā kā nesaprot šo koncepciju, ka latvietis svešā armijā var cīnīties par savu ideju, par savu zemi. Jo īstenībā jau ir tā, ka ja nebūtu to veco latviešu strēlnieku cāra armijā, kurš tad cīnītos 18. un 19. gadā par brīvu Latvijas valsti? Viņi jau vadīja tos jaunos džekus, kas tur kāvās un Bermontiādē. Jā. Varbūt to cilvēki nesaprot. Droši vien, ka dažādi cilvēki varbūt neiedziļinās arī tik ļoti tajā specifikā, kad mēs jau vairs nevarējām karot kā neatkarīga Latvijas armija, jo Latvija jau bija okupēta. Ja? Tas bija vienīgais, ko mēs varējām darīt. Protams, ka tā strēlnieku pieredze un tas, kā mēs bijām izcīnījuši savu neatkarību neatkarības karā,
es domāju, ļoti liels impulss arī otrā pasaules kara laikā latviešiem mēģināt turēties un pastāvēt par savu valsti. Un tāpēc viņi aizgāja arī ar sliktu sabiedroto, bet tomēr viņi aizgāja, lai cīnītos par Latviju. Tāpēc Kurzemes katls arī turējās, un viņi arī Berlīna jau bija kapitulējusi, bet Latvija vēl turējās ar domu, ka mēs būsim šeit, jā, mēs noturēsim. Angļi nāks palīgā, un visādas cerības jau tajā laikā bija. Jā, bet vēl jau tur tas faktors, ka okupācijas vara nedrīkst iesaukt okupētās teritorijas iedzīvotājus. Un tas viss tika pārkāpts šajā gadījumā. Un tas ir tas, ko Krievija tagad arī dara Ukrainā. Jā, šobrīd mēs, acīm redzot, tad jāpiekrīt tomēr tam, ka stiprākais valda par pasauli un viņam likumi neeksistē. Tas, kurš tajā brīdī ir pie varas, kurš ir spēcīgāks, tas diktē savus noteikumus. Tā tas laikam ir bijis gan Otrā pasaules karā, un, protams, ka tas arī notiek šobrīd Krievijas karā Ukrainā, un es domāju, ka mēs to redzam arī šīs dienas politiskajās norisēs. Jā, jo patiesībā tas ir tāds stāsts par to kara leģitimizāciju, jo Olimpiskajās spēlēs no sākuma viņi bija neitrālie, tagad Paralimpiskajās spēlēs viņi jau ir ar savu karogu, ar savu himnu, un mēs jau tur stāvam apakšā. Un reāli tie kropļi, šajā gadījumā es atļaušos lietot vārdu kropļi, viņi ir tie, kas ir piedalījušies armijā, kas ir šāvuši cilvēkus tur Ukrainā, un viņi tagad tur iet un viņiem aplaudē, un vienīgais sots, ko viņi saņem, ir tas, ka mēs tagad stāvēsim jums blakus uz piedestalu, bet mēs jums neskatīsimies. Tas ir vienīgais sots viņiem. Jā, es teiktu, ka tas ir. Es to morāli nepieņemu, ka tur atrodas arī mūsu sportisti, un es vispār nesekoju vairs līdz nekādām paralimpiskajām spēlēm arī dēļ tā, un tomēr bija jāboikotē viņas. Visām valstīm, kuras ir ar kaut kādu savu morālo mugurkaulu, kuras grib, lai tomēr kaut kāda vērtību sistēma pasaulē joprojām saglabājas, nezinu. Un Venecijas bienāle? Tas pats variants. Mākslas pasaule. Jā. Es domāju, ka jā, tur arī ir, protams, kaut kāda nauda apakšā, kurš maksā tam arī organizatori kalpo, acīm redzot. Jā, bet droši vien arī individu līmenī. Ja es esmu mākslinieks un es gribu strādāt, un es gribu honorāru, un es gribu arī atstāt kaut kādu skaistu to mākslas darbu pēc sevis, viņš jau arī izšķiršanās priekšā ir, vai viņam pateikt, nē, ka viņš nepiedalās tur, vai arī pievērt acis, es uz viņiem dusmīgi paskatīšos. Tā ir katra paviljonā taisīt tur savu mākslu. Tā ir katra izvēle, acīm redzot. Jā. Tā pirmā izstāde, kad jūs sākāt šeit strādāt, bija kolaboracionisms un kolaboracionisti. Lato Lapsa, tur bija arī mākslinieki. Tur bija Pauļuks. Tā nebija muzeja izstāde, jā, tā bija muzejs tika iesaistīts nedaudz tajā izstādē, bet tā nebija muzeja izstāde. Tā bija Lato Lapsas var teikt, individuālā izstāde. Jā, bet tas jautājums, ko mums darīt ar Gustavu Kluci? Mēs gadiem ilgi esam lepojušies, ka mums ir tāds izcils plakātists. Tiešām izcils. Jā. Bet viņš tur likte Ļeņinu un jūsmoja par Padomju Savienību. Ko mums darīt ar Pauļuku? Gustavs Klucis. To jūs mums stāstījāt. Risināja kaut kāds radošs jautājums, varbūt vairāk viņam tur bija vairāk tas tehniskais azarts, un redz, ka beigās tāpat viņam tas slikti beidzās. Jā, tā kā tie bija tad, kad Gustavs Klucis darbojās, tie varbūt bija citi laiki, tur vēl tomēr nebija tādas viennozīmīgas skaidrības, kas un kā, jo atkal, ja saka, nebūtu Ļeņina, nebūtu arī pirmās brīvās Latvijas, ja tā, vai ne, nebūtu latviešu strēlnieku, nebūtu vispār tāda iespēja radusies, bet šodien jau mēs to visu redzam mazliet savādāk. Kā mums vērtēt tos māksliniekus, tos sportistus, kas sadarbojas? Mums arī sportisti taču brauc Krievijā spēlē, tur ilgi un dikti spēlē, kamēr vien varēja spēlēt. Kad maksā, tad spēlē, ko lai dara. Jā, un pa Pauļuku, redz, tā bija vispār tāda valsts, kur turējās uz stučīšanu, uz vienu
vienu otru uz nodevību, ja? Un tāda pat arī ir šodienas Krievija, vai ne? Un ko viņš tur nosūdzēja? Viņš Zeberiņš uzrakstījis pa Zeberiņu, ka Zeberiņš esot kaut ko izteicies pret padomju vārdu. tur kaut kāds karikatūras arī bija. Ja? Iespējams, es vienkārši pārsteigts biju tā izstādē, jā, ka tur bija. Bet arī tā izstāde, tur jau, protams, vajadzētu pētīt un pārbaudīt, kas tur tieši notika un kā bija. Bet, neslēpsimies, mēs jau visu to esam piedzīvojuši, arī tos čekas aģentus, jā, tā saucamos stukačus mūsu vidū, un tāda bija tie laiki. Patiesībā jau tā, ka mums jau sev pašiem arī ir milzīgi daudz ko pārmests. Bija ārlietu ministrijā uz reģionālajiem mēdījiem, tur bija tāds seminārs, un izrādās, viss skotu viskijs, kas iet austrumu virzienā, iet ar Latviju. 100% viss skotu viskijs. Kremlis raudāt, ja mēs aizliegt, neļaut tam viskiem tur plūst. Tad viņš plūst, krāns vaļā. Es jau nezinu, ka Krievijā cita dzēriena lielākā cieņā. Droši vien, jā. Viss, kas tur ir. Viss nav viennozīmīgs, protams. Jā, viss nav viennozīmīgs un viss nav tikai balts un melns. Lai gan, atkal skatoties uz to, kā Krievija vēlās atgūt Latviju savā sastāvā, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi to vēlās. Un tagad viņi pie tā strādā, un mums jābūt ļoti gudriem, lai tam pretdarbotos. Jā, un tad viens ir bruņoties un mācīties šaut no sliktos, otrs ir šis cīnīties ar to Krievijas propagandu un Krievijas maigo varu, un tas ir šī muzeja uzdevums arī. Jā, mūsu tāds dziļākais, augstākais varbūt mērķis vai tāda, kā mēs redzam šo te ekspozīciju Brīvības ceļš, mēs redzam viņu kā iespēju nākt un mācīties. Īpaši tiem, kas to nav piedzīvojuši, kuri ir pārāk jauni, kuri šobrīd mācās skolā. Mēs esam izveidojuši muzeja pedagoģiskās programmas 1., 4., 5., 9. un 10., 12. klasēm, kur bērni var nākt un reāli izjust un piedzīvot un izprast 20. gadsimta Latvijas vēsturi, jo es tā saprotu, ka skolu programmās tai 20. gadsimta Latvijas vēsturei nepaliek pārāk daudz laika, un pat cik viņi ir izkaisīti starp daudziem priekšmetiem, tad iespējams bērnam ir grūti vispār aptvert visu to procesu sarežģītību un tos mērogus, kas te ir notikuši. Un tāpēc mūsu tāds liels aicinājums ir skolotāji, skolu direktori, vēstures skolotāji, klašu audzinātāji, nāciet ar saviem bērniem uz Ogri, brauciet uz Ogri, nāciet uz ekspozīciju Brīvības ceļš un jums ļoti koncentrētā veidā dažu stundu laikā izstāstīs par 20. gadsimta Latvijas vēsturi, un tam iespējams būs daudz lielāks rezultāts nekā varbūt tādam mazliet izkliedētam procesam skolā. Īpaši, ja kāds grib kārtot centralizētos eksāmenus vēsturē, tad pirms eksāmena atnākt uz šo ēku un iziet cauri un vēlams gida pavadībā vai pedagogu nodarbībā, tad tas būtu tāds ļoti vērtīgs ieguvums. Man šķiet ārkārtīgi vērtīgi arī tas, ka šajā muzejā tiešām no pašiem Latvijas tapšanas pirmsākumiem līdz pat 3. stāvam līdz Ukrainas ekspozīcijai var iziet cauri, var paskatīties, kā mūsu tauta cīnījās par šo visu, un var ieraudzīt sekas, ja mēs to nelolosim, ja mēs to nemīlēsim, kas var notikt. Tieši tā, jā, jo man savulaik bija tāda interesanta speciāls tāds temats par brīvības pieminekli, kur mēs no augšas līdz apakšai izgājām visiem brīvības pieminekļa ciļņiem cauri, kas tur, kur ir attēlots, ja, un kur pašā augšā stāv Latvijas neatkarības, Latvijas brīvības simbols Milda, un uz kā viņa stāv. Vai kāds pavērojis? Kaut kas apaļ. Uz cilindra. Viņa stāv uz cilindra, un tad iedomājieties nostāvēt uz tādu cilindru. Kas notiek? Tu visu laiku zvārvojies uz priekšu, uz atpakaļ, uz rietumiem, uz austrumiem, uz rietumiem, uz austrumiem.
Un tāds ir tāds, kaut kādā ziņā tāds Latvijas, es nezinu, brīvības kaut kāds slēptais teksts, ko ģeniālais tēlnieks Kārlis Zāle ir ielicis šajā pieminekļī. Bet tas ir tas tūkojums, ko jūs atradāt, ja tas ir tiešām... Nē, tas ir mākslinieciska interpretācija, ko mēs mūsu mākslas vēstures skolotāji to mums pastāstīja, ka principā, katrs šis te brīvības pieminekļa elements, tas ansamblis, ir ar kaut kādu daudz dziļāku jēgu. Un tāpēc viens no šiem te elementiem, tas būtiskākais ir tā kulminācija, tā milda, kur īstenībā viņa nevar stabili nostāvēt uz tā cilindra, vai ne? Tāpēc, ka tīri dzīvē, taču tā nevar pamēģina, vai ne? Un tas arī kaut kādā ziņā raksturo šo Latvijas ļoti trauslo ģeopolitisko situāciju. Lai gan, ja tā ņem, tad mēs esam neatkarīgi bijuši ilgāk nekā jebkad vēsturē, kā neatkarīga valsts, un es domāju, tas ir milzīgs sasniegums šodien. 35 gadi. Jā. Tā kā, mēs esam kaut ko izdarījuši ļoti gudri un pareizi. Un arī pasaule ir savādāk. Tā. Piebildīšu, ka šeit nav neviena apmeklētāja, ne tāpēc, ka muzejs ir nepopulārs, bet tāpēc, ka šodien ir pirmdiena. Vai ne? Nē, šodien pirmdienās šī ēka ir vaļā, bet jāsaka tā, ka pirmdienās nav tās dienas, jo cilvēki ir pēc brīvdienām, viņiem ir darbā, un darba laiks, un visiem jau jābūt darbā. Un vakarā pēc darba jau atkal tā. Bet tieši tāpēc mēs gribam strādāt nevis ar varbūt visu auditoriju, tā kā tas klasiskā muzejā varbūt būtu, bet mēs mēģinām tēmēt uz noteiktām mērķu grupām, kuras ir, manuprāt, ļoti būtiski, ka viņas tiek uzrunātas. Mani bērni visi ir dzimuši neatkarīgas Latvijas laikā. Bija ar puiku vienreiz kaut kādā skatījāmies kaut kādu olimpiādu, un diktors teica, ka tur tajā 80. kurā gadā biatlonā zelta medaļu iegūta PSRS sportistiem. Mans puikas saka, kas bija PSRS? Es saku, vecītis, skaidrs, jā. Viņam tagad jau ir 22 gadi. Jā, un šajā brīdī ir ļoti svarīgi, lai tur nav kaut kāds tāds konformists vecāks, kas pasaka, bija arī tad ļoti labi. Bija citādāk, bet bija ļoti forša dzīve. Daudz jau tā arī pasaka. Tad tas līdz tam puikam bez šī muzeja arī nenonāks tā apziņa par to, par ko ir vērts cīnīties. Un arī otra lieta, kad cilvēkam ir tendence atcerēties vairāk labo nekā ļauno. Kaut kā tas ļaunais kaut kā aizmiglojās un viss, un pēc tam paliek tikai atmiņas par to, ka kādreiz zāle bija zaļāka un debesis zilākas, bet tā nebija. Ja? Un tāpēc ir jābūt kaut kam, kas atgādina par to visu laiku. Un arī tomēr tāda dziļāka izpratne par to, cik svarīgi ir apzināties, ka tava valsts un tava brīvība nav kaut kas pašsaprotams, bet tas ir vērtība, par kuru jādomā būtiski katru dienu burtiski. Muzejs jūsu dzīvi tagad aizņem 100%, ja jūs pats gleznojat vēl? Es atzīšos, man fascinē tās jūsu bildes. Man liekas, ka mūsdienās tas ir tik fantastiski, ka cilvēks spēj uzgleznot to, ko redz. It kā tik vienkārši, bet... Man ļoti patīk vieta, kur es dzīvoju. Es dzīvoju Ogres novadā, Ledmanas pagastā. Man apkārt ir mežs un pļavas, un liela daļa no tā, kas ir manās gleznās, ir tieši daba, kas ir man vistuvākā apkārtnē. Gaiss, ūdens, putni. Jā, putni. Fantastiski. Tāpēc no turienes arī es smeļos iedvesmu, un tas kaut kā dod arī spēku darīt, jo katru reizi atklājās kaut kas jauns, un man patīk ieskatīties un pētīt un saprast, un galvenais, ka daba, viņa nekad nebeidzās, viņa visu laiku attīstās un aug, un kaut kas aug, kaut kas nomirst. Kā to ūdeni var dabūt tik dzīvi? Kā bildē? Tur vienkārši ir jāvingrinās, un galvenais ir arī tāda izpratnē jāveido, kas notiek, no kā veidojās tas ūdens attēls. Jo
Ir, protams, lieta, ka tehnoloģijas, kas palīdz, jo nu redz, ja to ūdeni vienreiz nofotografē, tad var redzēt, kas tad īsti tur notiek, jo dabā viņš visu laiku kustās un tās informācijas ir tik daudz, ka reizēm var nespēt uzķert tiešā skatījumā, ja? Bet pēc tam tā mazliet paskatoties kaut vai fotografijā, un tagad ir pieejams digitālās fotogrāfijas visdažādākajos izmēros, turklāt vēl ir pieejams nevis izdrukāts uz papīra, bet arī uz digitālās planšetes, kur līdzīgi kā dabā gaisma spīd no aizmugurs, ja, kas ir daudz tuvāk tai dabai, nu tad tur var pētīt un pētīt. Vai jūs mākslīgais intelekts neatlaidīs? Nē, es nezinu. Tāda baža. Man mākslīgais intelekts... viņš var daudz, bet viņš vienmēr būs, manā saprašanā, viņš būs kaut kādā ziņā atgremota informācija. Viņš nebūs oriģināla informācija, viņš arī nespēja kļūdīties. Viņā arī nav tādas tīri personiskās, emocionālās saiknes ar to attēlu. Jo mākslīgais intelekts, es saprotu, ka salas no visiem pasaules internetu resursiem. Uztais kaut kādu video aritmētisko, kuru vienkārši viņš tas ir tāds atgremojums, jā, bet caur mani, kas ir gājis, tas ir gājis caur mani, un tur ir mana kļūda iekšā, ja, mana laimīgā kļūda varbūt, ja, vai mans kaut kāds personiskais redzējums, kuru nevar nekādīgi noviltot. Es pats viņu nevaru nekādīgi nenoviltot, ne piemānīt. Man sanāk tas, kas sanāk, un punkts. Un tad tas vēstījums ir bērnu mācīties vēsturi un bērnu mācīties gleznot. Kam patīk. Nē, bērniem ir jādara tas, kas viņiem padodas un patīk. Ja? Ir bērni, kuriem sanāk muzicēšana brīnišķīgi, ir bērni, kas dejo, ir bērni, kas spēlē muzikas instruments, ir bērni, kas dzied, katram savs, un ir kas sporto. Es domāju, ir tā laimes formula droši vien ir tam cilvēkam atrast to, kas viņam ir tuvs sirdī un vienkārši sevi realizēt tajā. Labāk vai sliktāk, bet ar tā, lai tas sagādā vienlaikus gan prieku, gan piepildu tevi. Tā. Es domāju, ka uz šīs lieliskās nots mēs arī varētu beigt mūsu sarunu. Milzīgs paldies. Es ceru, ka kaut kad būs atkal kāda personalitāte. Būs. Tas ir labi. Jā, un paldies jums, ka skatījāties. Un tiekamies nākamajās virtuves sarunās. Paldies!